Un bērns arī šajā vecuma posmā saprot, ka viņa rīcība arī kaut kādā veidā ietekmē, bet īpaši tieši tas, ka, ja bērns laipni jauki uzvedīsies, ka pret viņu laipni jauki izturēsies, un nereti arī bērni var to tā kā pamanīt, ka viņi ir tādi īpaši labāki un jaukāki, un sāk šo uzvedību ļoti intensīvi arī ikdienā paust, un te atkal ir jautājums par to, kāpēc bērns to dara, un tipiski bērns sāk to darīt, tāpēc, ka viņi vēlas būt pamanīti, un, protams, ka caur labām un pareizām rīcībām bērns var iemācīties, ka viņš saņem to uzmanību, kur iespējams viņam pietrūkst citās ikdienas situācijās. Un tad atkal ir jāatgriežas uz to ikdienu un jāskatās, kas ikdienā notiek tāds un kāpēc bērns varbūt tās nejūtās tik pamanīts, tā kā viņš vēlētos būt. Lai gan egocentrisms vēl joprojām ir klātsošs šajā vecumposmā, tas samazinās un bērns spēj arī vairāk pielāgoties citiem un arī nolikt malā tā kā savas vajadzības citu dēļ, tīpaši ir brāļi un māsas, tad šeit jau arī šādā vecumā brāļi un māsas, kuri vecāki, viņi spēj arī pagaidīt, piemēram, jo zina, ka mazākiem tā kā vairāk vajadzīgs, vai viņš tā kā nevar tik ilgi pagaidīt,